Liepāja is a former fishing and naval settlement located on the western coast of Latvia in Kruzeme region. Today it is developing as a tourist destination, exploiting the traditions of history, culture and nature, offering various possibilities to hear, smell and feel the city. Laipni lūgt Liepājā, pilsētā, kur daudz darīts, lai nodrošinātu ne tikai vides un infrastruktūras pieejamību, bet arī informācijas un pakalpojumu pieejamību ikvienam, jo īpaši cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem. Šeit jūs gaidīs plašākā Baltāko smilšu pludmale, kas ir Baltijā pirmā īpaši piemērotā pludmale cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem. Un te īpašā ekskursijā neredzīgs gids jums ļaus sataustīt, sasmaržot un sadzirdēt Liepājas sirdi. Liepāja pēdējos gados ir kļuvusi daudz pievilcīgāk cilvēkiem ar invaliditāti. Šeit mēs esam gan izstrādājuši pludmales speciāli cilvēkiem ar invaliditāti un arī celiņus, kā arī luksaforus ar skaņu signāliem. Līdz ar to mēs viesnīcā esam izveidojuši speciālu uzbraukšanas rampu. Un mums arī ir 2 numuriņi, kas ir speciāli aprīkoti tieši saistībā ar cilvēkiem ar invaliditāti. Esat sveicināti Kurzemes lielākajā baseinu spā kompleksā, kas atrodas Liepājas Olimpiskajā centrā Liepājā. Mēs esam atvērti 365 dienas gadā un laipni aicināt ik viens, gan liels, gan mazs, gan ģimenes, gan arī cilvēki ar kustību un redzes traucējumiem. Pie mums jūs atradīsiet visu iespējamo, lai kārtīgi atpūsties, jo ūdens taču iedvesmo. Pilsētā, kurā piedzimst vējš, pilsētā, kurā piedzimst vējš. Mums ratiņiekiem ir viegli iebraukt tirgu, piebraukt pie pārdevējiem, iepirkties. Ēti, paviljonā arī ērti iebraukt, izbraukt var. Telefonisti stabos sēž. Vispār pilsēta ir diezgan labi izbraucama. Nevar pārāk daudz sūdzēties. Pilsētā, kurā piedzimst vējš. Labi, ka vējš viņus nenot. Mani sauc Artūrs. Es esmu Liepājas pilsētas gids. Es vādu ekskursijas Liepājas pilsētā priekš neredzīgiem cilvēkiem. Un ekskursijas ideja ir sajūti un sasmaržo, saskati savu pilsētu. Pieplok pie zemes, cilvēku mežs. Liepāja īpaši ir ar to, ka cilvēki ar invaliditāti ir ļoti aktīvi, un Liepājas neredzīgo biedrība ir vadošā organizācija, kas ievieš universālu dizainu Latvijā. Tas nozīmē vides, pakalpojumu, produktu un informācijas pieejamību visiem cilvēkiem. Un tas, kas būs pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, būs pieejams visiem.